Programmu šim koncertam esam veidojuši ļoti savdabīgu, lai parādītu saksofonu tā dažādos veidos, dažādos mūzikas žanros. Jau koncerta ievadā jūs dzirdēsiet Skola Cantorum Rīga sadarbībā ar džeza saksofonistu Gintu Pabērzu. Es domāju, tas ir ļoti interesants sadlikums, šī senā mūzika un džeza saksofons. Savukārt jaunais Jēkab Nīmaņa skandarbs radio korim un saksofonistam Oskaram Petrauskim, tā noteikti būs savdabīga modernā mūzika, bet šīs koncerta vidusdaļas posms, kur mēs spēlēsim saksofons, ēģelis un mecosoprāns Ieva Pārša, Kristīna Adamaita un Artis Sīmans, tā noteikti ir ļoti mūsu tautas mūzikā balstīta mūzika, jo vienu no skandarbiem rakstījis Andrejs Selickis, kurā ir izmantot arī latgaļu dzeļu. Savukārt skandarbs Līdzenuma balss ir veltīts Cēsu mākslas festivālam, bet pirmo reizi tiks atskaņots Rīgā, un šeit noteikti komponists runā par to iedvesmu, ko viņam devusi Vidzemes daba. Tā kā šis koncerts būs ļoti dažāds mūzikas ziņā un ļoti savdabīgs, un es domāju, ka katrs klausītājs varēs atrast šajā programmā kaut ko veltīt tieši viņam.